Mani sauc Jānis Akmentiņš. Es dzīvoju uz planētas Zeme. Brīžiem ar kājām gaisā. Reizēm es saķeru debesis stūplānā, un man tas patīk. Bet kas notiek tūkstošiem gaismu gadu attālumā no Zemes? Caur putekļiem un gāzu mākoņiem, pretī zvaigznēm visnoslēpumainākais visums mētājas ar jokiem. Brīžiem ar kājām gaisā. Hejā, vai tur kāds ir? Vai kāda dzīvība atsauksies? Kur ir mans kosmosa kuģis? Wow! Nakts un krītošas zvaigznes. Tas, kas atrodas tālu aiz novērojamām robežām, vilina. Vietai, no kuras uz to skaties, nav nozīmes. Nozīme ir manai gribai izzināt. Mēs visi nedaudz esam astronauti. Automašīnas ir aprīkots ar kosmosa tehnoloģijām, drošības spilvenu sensoru, pretkoroziju pārklājumu, pat smidzinošās smērvielas manam ritenim nāk no nesēja raķešu eļošanas sistēmas. NASA pētniecības centrā izstrādātās kosmosa tehnoloģijas jau tagad padara kvalitatīvāku un drošāku mūsu ikdienu. 3D kartes, Google, GPS, neslīdošā krāsa uz mūsu autoceļiem. Ir šatlu nesēja raķešu pārklājums. Kosmos tā ir mūsu nākotne. Tie ir ārpus zemes resursi, pret kuriem mums ir jāizturas saudzīgi. Katrs lidojums kosmosā ir kā Kolumba brauciens uz Ameriku. Tās ir emocijas, tie ir lēcieni vēl maz pazīstamajā, bet tā noteikti ir satikšanās ar ko daudz, daudz lielāku par mums. Es varu tikai minēt, cik grūti ir kļūt par astronautu. Līdzīgi kā ar BMX freestyle, fiziskā un psiholoģiskā sagatavotība un mērķtiecība ir visu pamatā. Kādu dienu ik viens no mums varēs doties cauri visumam. Tas noteikti ir mazliet satraucoši būt par astronautu, bet es gribu to piedzīvot.